pagājušajā sezonā. Atcerēsimies, zaudējām ar 3-5, bet toties pārliecinoši revanšējāmies no Sibirskā ar 7-2. Jānis Sprukts uzvar iemetienā. Abām komandām pirmās maiņas laukumā. Baikova maiņa ir viesiem Miķels Rēdlīgs. Labi! Miķels Rēdlīgs izslido no aizvārtas un tālai apakšējā stūrī. Kā biljardā. Miķels Rēdlīgs pret vārtu stabiņā atscies ripa, ieslīdēja vārtos. Un ļoti augstu individuālo meistarību nodemonstrē Miķels Rēdlīgs. Redzam, tur arī ļoti labu vārtu priekšā Jānis Sprukts nobloķēja otru aizsargu. Cīņā neko nevarēja aizsargs darīt. Un rezultāts 1-0. Un Ieminenam ir 10 gultu vārtu. Viņš ir arī labākais vārtu. Pojats kļūdās un Dārziņš! Jā! Dārziņš! 7. vārti Rīgas Dinamo šajā sezonā spēlējot skaitliskajā mazākumā. Un 10. vārti Laurim Dārziņam. Un neliela dāvana no Georgija Pujats. Stefan Līvu nesāka tuvoties, nesāka apspēlēt vārds ar precīzi metiens starp kājsargiem Stefanam Līvam un 2-0. Lauris Dārziņš kļūst par otro spēlētāju mūsu komandā, kam ir 10 gulti vārti. Atgriežas viduszonā. Iemetiens būs tur, mūsējie maina kvarteta, 31 sekundi vēl mums jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Surovijs, Karsums, Krišjānis, Rēdlīgs. Un ripa vārtos, diemžēl ripa vārtos. Heikinena metiens no zilās līnijas. Redzat Tarasenko vecāko, viņš kādreiz bija labākais vārtu gurējs, arī vērtīgākais spēlētājs Krievijas čempionātā. Tā teikt, dēlam bija no kā mācīties. Gūt vārtus, jā, Petravs piespēlē un Heikinens ļoti precīzi strāpa. Jā, Heikinenam vārtu gūt. Tur pret kājas šķiet Krišanim Rēdlikam vēl atcitās ripa. Aizķērs to ripu. Un vārtos! Mārtiņš Karsums! Izdodas realizēt skaidrisko vairākumu, kad uz noraidīto spēlētāju solim Krivanovškinam atrasties vēl tikai 2 sekundes. Atcerēsimies, viņam bija labas spēles, bet bez gūtiem vārtiem, 9 pēc kārtas. Šo joslu viņam izdevās pārvarēt. 3-1. Vārtus Dinamo komandas labā guva Mārtiņš Karsums. Tarasenko. Jā, atkal viņš. Un ripa vārtos, 3-2. Paliks 19 gadi. Skatāmies vēlreiz viņa solo gājienu. Vārtus Sibīra komandas labā guva Vladimirs Tarasenko. 2-3. 91. numurs. Un 3-2 raugoties no mūsu komandas pozīcijām. Sprukts un ripa ārā, ķer Tāķipāns. Var mest pa vārtiem, to arī dara un ripa slīd garām. Telkvist. Iespiež Telkvist ripu pie ledus. Un tad tāda lieka asuma pilnībā, jo tos izbraucēja Sibīra spēlētāji 9 sekundes vēl. Cīņa par ripu. Tagad galvenais neļaut izdarīt metienu. Un Karsums garām vārtiem, bet tā ir nozīmes. 3-2. Rīgas Dinamo notur. Uzvaru ļoti smagā, dramatiskā spēlē. Rīgas Dinamo aizvadot spēles galotni mazākumā. Notur 3-2 uzvaru pār Novosibirskas Sibir. Un iegūst vēl 3 punktus. Bravo mūsu hokejistiem.